Šodien mēs runāsim par tēmu, kā jūs redzējat, par ticību, kas paļaujas uz Dievu, nevis uz ticības spēku. Tad tas uzsvars ir ticība, kas paļaujas uz Dievu. Nevis, ka mēs paļaujamies uz savu ticības spēku. Pētījumi rāda, ka 62% cilvēku saka, ka viņu dzīvē vajadzētu vairāk piedošanas. Tas viens no pētījumiem. Un tajā pašā laikā zinātne saka un atzīst, ka cilvēki, kuri tur aizvainojumu, biežāk cieš no depresijas, no trauksmes, no stresa un piedzīvo daudz dažādas slimības. Un tad tie jautājumi, kuriem ka mēs varētu paskatīties šodien, ir, vai ir iespējams, ka dažas mūsu lūkšanas paliek neatbildētas nevis tāpēc, ka Dievs nedzird mūs, bet tāpēc, ka varbūt mēs turam nepiedošanu savā sirdī. Vai tu kādreiz esi lūdzis Dievam ar ticību, piemēram, tiešām ticēji, un nekas nenotika. Un tad jautājums, kāpēc? Un kas ir grūtāk, ticēt Dievam vai piedot cilvēkam, kurš tevi ir sāpinājis? Tie ir tie jautājumi, uz kuriem mēs šodien skatīsimies. Un pēdējais, vai ir iespējams ticēt Dievam un vienlaikus turēt arī aizvainojumu pret kādu citu cilvēku? Un šodienas teksts ir, ja mēs paskatīsimies, ir Marka evaņģēlijas 11. nodaļa, 20. līdz 26. pants. Viņi nebūs uz ekrāna, bet mēs pēc tam atsevišķi apskatīsimies kādiem pantiem, un es nolasīšu tagad šos pantus. Un rīta agrumā garām iedami tie redzēja to vīģes koku nokaltuši no pašām saknēm. Un Pēters atminējies Jēzum sacīja, mācītāji, redzi, tas vīģes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. Un Jēzus atbildēja tiem saka, ticiet uz Dievu, jeb ticiet Dievam. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku visu, ko jūs lūgdam un lūgsiet. Ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdam, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpums nepiedos. Šis stāsts notiek nākamajā rītā pēc vīģa koka nolādēšanas, kur Jēzus mācekļiem iet garām un redz, ka šis koks, kurš vakar tika nolādēts, viņš ir nokalts pilnībā. Un šī ilustrācija, šī situācija kļūst par pamatu Jēzus mācībai par 3 lietām: par ticību, par lūgšanu un par piedošanu. Ticību, lūgšanu un piedošanu. Un šī vīģes koka nolādēšana ir rīks, ko Jēzus lieto, lai parādītu, kas ir iespējams ar ticību un lūgšanu, bet pie nosacījuma, ja sirdī netiek turēts aizvainojums vai nepiedošana. Kas ir iespējams? Ko cilvēks var izdarīt, ja viņš lūdz, tic un netur rūgtumu, bet viņš ir piedevis. Un Jēzus šajā stāstā lieto kalnu kā tādu lielu šķērsli. 11. nodaļā 23. pantā mēs lasām, patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā un nešaubīsies, ka notiks, ko viņš saka, nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Pirmā lieta, ko es gribu izcelt šeit, ir šeit, ko rakstīts šim kalnam. Ir 2 iespējamās versijas, ko es domāju, ka viņš saka šim kalnam. Grieķu valodas teksts, kāpēc tur tiek arī latviešu valodu iztulkots šis vārdiņš šim, apzīmēs to, ka viņš šķietam norāda uz kādu konkrētu kalnu. Mēs zinām, ka viņi atrodas, un iespējams viņš norāda uz šo kalnu, viņš saka šim kalnam. Tad pirmā versija ir, kad viņi domā, ka šis kalns ir burtiski kāds kalns, uz kur viņš norādīja Olīvu kalns vai Tempļa kalns. Bet es jau uzreiz pateikšu to, ka tas ir mazāk ticams, bet daudz vairāk ticams ir tā otrā nozīme, proti rabīniskais izteiciens. Judaismā kalna pārcelšana bija izteiciens, kas apzīmē ļoti grūtu situāciju vai šķēršļu vai grūtību pārvarēšanu. Tas, ko tas nozīmē. Pārcelt lielu kalnu nozīmē pārvarēt lielas grūtības. Tas bija rabīniskais izteiciens. Pirmais. Otrais, ja mēs sakamies uz otro vārdu, ir šis, kurš nešaubīsies savā sirdī. Tas nozīmē, šis vārds nešaubīsies, ja runāsim par vārdu šaubīties. Šaubīties nozīmē šaubīties, svārstīties, būt dalītam savā sirdī, ka tavs sirds tā kā jā, tā kā nē, tā kā 50-50. Tas būtu tāds labs izteiciens, kuram savā sirdī nav 50-50, ne? Varbūt jā, varbūt nē. Un kas ir ļoti interesanti, tur, kur rakstīts, un kurš sacīs šim kalnam,
meties jūrā. Grieķu valodas teikuma konstrukcija rāda šajā vietā tādu dramatiski neiespējamu ainu, proti, ka kalns paceļās ar visām saknēm, ja viņam tādas ir, un viņš tiek iemests iekšā jūrā. Tas ir kaut kas dramatiski neiespējams. Un tas visticamāk norāda uz tādu apzinātu pārspīlējumu no Jēzus puses, kur Jēzus laikā, kā jau es teicu, rabīniskajos tekstos, kalnu pārcelšana nozīmē spēju atrisināt ļoti sarežģītas problēmas, var pārvarēt lielus šķēršļus. Un tad ir piemērs no Talmuda, kur rabīns ar īpašu gudrību tika saukts par kalnu iznīcinātāju, kurš spēja iznīcināt kalnus. Protams, ka viņš nebija kāds, kurš tur kaut kādu urbu drilu, tur urbu kalnus, un tad viņi saka, tas baigais kalnu iznīcinātājs. Runa gāja par kādu, kurš spēja atrisināt sarežģītus teoloģiskus jautājumus. Mēs varētu teikt, ka tas mācītājs vai tas teologs, kurš spēja ļoti vienkārši paskaidrot grūti saprotams tekstus, rabīniskajos tekstos Talmudā varētu tikt saukts par kalnu iznīcinātāju. Teiksim, citi nespējas grūtus tekstus atrisināt, bet šis džeks vienkārši to māca. Kalnu iznīcinātājs. Līdz ar to šis salīdzinājums jau pastāvēja pirms Jēzus laika un pēc Jēzus laika un Jēzus laikā. Līdz ar to visticamāk tas ir tas, ko tas arī nozīmē. Kur Jēzus vienkārši izmanto kādu absurdu attēlu, lai parādītu ticības spēku, proti kalns pārcelsies. Un tas nav nekas unikāls, tāpēc, ka Jēzus lietoja vēl citu piemēru. Piemēram, vieglāk ir kamielim iziet caur radāts aci nekā bagātam iet debesu valstībā. Skaidrs, ka viņš jau nedomā burtiski, ka kamielis tur mēģinās, tie var mēģināt viņu tagad grūst cauri. Tas neiespējami, vienkārši nav iespējams. Un, protams, ir daži cilvēki teikuši, ka Jeruzalemē bija vārti, kas saucās adatas acis, kur kamielim bija jānomet visas tās lietas, kas viņam bija uz muguru un jāizlien cauri. Tas ir vienkārši ļoti labi skan, bet tas nebija tas, ko Jēzus domāja. Jēzus lietoja pārspīlējumu, proti adatas acis, kamielis, viena lieta ir maza, otra lieta ir liela. Tāpat kā kamielim nav iespējams iziet caur adatas aci, tāpat tās cilvēkam nav iespējams iegūt pestīšanu. Tas ir tas, ko viņš mēģināja pateikt. Norādītams uz to, ka pestīšana nav iespējama nekādos veidos cilvēku spēkiem. Jo, ja mēs domājam, ka tas salīdzinājums jāsaprot burtiski ir, tad tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad kamielis nokrīt uz ceļiem, noliek visas savas nāstas, tad viņš iziet cauri. Tad mēs varētu teikt, ok, tad kamielim ir iespējams iziet caur adatas aci. Caur vārtiem, bet tas nav tas, ko Jēzus domā. Līdz ar to tas ir visticamāk tas, ko tas nozīmē pārnestajā nozīmē. Ir viens interesants, vēl viens paralēli teksts Māte evaņģēlijā 17. nodaļā. Atceries, Jēzus teica tā, ja jums ir ticība kā sinepju graudiņš, tad jūs varēsiet sacīt, atkal parādās, šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Tad šis ir šāda veida valoda bija pilnīgi normāli Jēzus laikā paņemt kaut ko un salīdzināt. Tas vienkārši iedod tādu apstiprinājumu. Un sinepju graudiņš bija maziņi sēkliņi, tad vismazākā no visiem sēklām. Kas liekas kaut kas neiespējams. Ja tev būs ticība tik maziņi, tad tu varēsi izdarīt tādas lietas. Tad ir jautājums, kas ir tas, ko Jēzus domāja, teikdams šos vārdus. Un ja mēs varētu tā vienkārši sadalīt, tad tā lieta ir ļoti vienkārša. Pirmkārt, lūdz Dievu. Otrakārt, pilnīgi tici viņam, ja uzticies. Es pārliecināts, ka Dievs tev dzird. Un tici, ka Dievs tev atbildēs. Un ticiet, kas esat saņēmuši, būtībā tā ir tāda, ka tu esi paļāvības pilns, ka Dievs tev dzird, un ka Dievs tev atbildēs, un ka Dievs saņēmis atbildi. Bet es vienkārši iedodu šobrīd tādu pamatu, un tad mēs iesim dziļāk kādos pantos. Es nedaudz gribu, ja mēs aiziesim... Tā man ir tas. Uz šo raksturiet. Ja mēs paskatāmies uz šiem vārdiem, meties jūrā, nešaubies savā sirdī, bet tici, ka tev tas notiks, ko viņš saka. Ņemsim 2.4. Parunāsim, iesim dziļāk. Es gribu bišķiņ paņemt noskādas pārpratums. Vairākās harizmātiskajās kustībās bieži šī raksturvieta tiek ļoti pārprasta 3 veidos. Piemēram, pirmkārt, ja tu patiesi tici, vienalga, kas tas būtu, vienalga, ja tu patiesi no sirds tici, tad tev tas notiks. Otrais, tev ir jāuzskata, ka tas, ko tu esi lūdzis, tu jau to esi saņēmis. Un trešais ir, ja tas tev nenotiek, tad tas norāda uz tavu ticības trūkumu. Jo, ejam apakaļ pie pirmā, ja tu patiešām ticēsi, tad tev tas notiks.
Un bieži tas tiek attiecināts uz ciedināšanu no slimībām, vai finansiālu labklājību, vai personīgiem dzīves rezultātiem, kaut kādām situācijām, problēmām. Un tas princips, kas tiek mācīts būtībā, ir pasludināt ticību, ka tas jau ir tavs un tas tev notiks. Dažkārt to sauc par nosaucumu pieņem, ja es nezinu, name it un claim it, tulko, kā jūs gribat, pozitīva apliecināšana. Un tas, kur šī doma tiek pārvērsta, viņa tiek pārvērsta uz principu, proti, ka ticība rāda realitāti. Pirmais, otrais, ja tu pasludini, tas notiks, un trešais, ja tas nenotiek, tad tā ir tava ticības problēma. Bet ko es gribu, lai mēs ieraugam šajā konkrētajā tekstā, tas uzsvars ir pavisam uz kaut ko citu. Tas uzsvars ir uz uzticēšanos Dievam, nevis uz manu ticības spēku. Un es to parādīšu. Ir 4 problēmas, kur rodas problēma šajā visā. Pirmkārt, tā ignorē Dieva gribu. Mēs pēc brītiņa paskatīsimies vairāk uz to raksturiet, bet 1. Jāņa 5.14 ir rakstīts, ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, tad viņš mūs klausa. Līdz ar to mums jāsaprot, man ir mana griba un tad ir Dieva griba. Un mums jāsaprot, ka Dieva griba pāri visam, un ka Dievs atbild uz tām lūkšanām, kas ir pēc Dieva prāta, kas ir pēc Dieva gribas. Tās lūkšanas, kas ir pēc mūsu gribas, Dievs neobligāti viņas atbildēs. Un tas ir izskaidrojums, kāpēc mēs bieži vien nesaņemam atbildes uz lūkšanām, jo tas nav tas, ko Dievs grib priekš mūsu dzīvēm. Tad pirmais, tas ir ignorē Dieva gribu. Otrais, tā var radīt vainas sajūtas slimiem cilvēkiem. Teiksim, ja cilvēks netiek dziedināts dažreiz, tad pārsvarā tas tiks pateikts un norādīts uz to, ka acīm redzot, tev nav pietiekuši ticība. Un tas šo slimo cilvēku, kurš jau ir grūtībās un neapskaužamā situācijā, bieži vien saka, ka tas viņu iedzēma vēl dziļāk depresijā. Un, jā, viņiem tiek pārmests, tev nepateik ticības, tu nepareizi apliecināji. Un tomēr Bībelē mēs redzam, ka ne visi tika dziedināti un ne visi piedzīvoja tās lietas. Trešais ir, pat apustuļiem vienmēr tika atbildēts. Piemēram, mēs zinām, ka Pāvils lūdza 3 reizes par dzelonu miesā, un Dievs viņam neteica, Pāvili, klausies, tev ticība ir pamaz. Viņš teica, nē, tev pietiek ar man žēlstība, tev ir jāuzticās man. Un tāpēc mums ir šajā vietā Pāvila, piemēram, mēs ieraugam to, ka Dieva griba bija, ka Pāvils netiek dziedināts no tāda dzeloņa vai vienalga, kas tas bija. Kaut arī Pāvils ļoti to gribēja. Dievs pasaka, nē, tev pietiks man žēlstība. Šeit mēs redzam, ka Pāvilam sava vēlme, ja tas, ko viņš vēlēs, bija jāpakļauj zem Dieva gribas, zem Dieva vēlmes. Un līdz ar to tas ir veids, kā mēs to... Tad mēs redzam, ka pat ļoti ticīgs cilvēks nevienmēr var saņemt to, ko viņš lūdz. Tas būtu izskaidrojums, kāpēc arī mēs vienmēr nesaņemsim to, ko mēs lūgsim. Jo nevienmēr tas ies kopā ar Dieva gribu. Tāpēc tas ir jāpaturprātā Dieva griba pāri visam. Un pēdējā lieta ir, ja es pats pakļāvos Tēva gribai, to mēs zinām, pirms krustā sišanas, Lūkas evaņģēlijā 22.42 mēs lasam, kur Jēzus teica, ne mans, bet tavs prāts lai notiek. Un šī patiesība ir atslēga. Lai mēs bieži gribam, lai Dievs atbild, un ir dažas lūkšanas, par kurām mēs sakam, Dievs, nu šito lūdzu atbild. Bet dažreiz tā nav Dieva griba. Un tāpēc ļoti svarīgi apzināties to, ok, Dievs, es ļoti to vēlos. Es to gribētu ļoti. Es redzu, ka mans ir vajadzīgs šobrīd. Bet pār visam jāpakļaujās zem Dieva gribas, jāsaka, Dievs, tā kā tu vēlies. Tā kā tu teiksi. Tas parāda, ka lūkšana patiesībā nav pavēle Dievam, bet tā ir pakļaušanās Dievam. Pakļaušanās Dieva gribai, pakļaušanās Dieva prātam. Ja mēs paskatāmies uz agrīniem kristiešiem, teiksim, kas dzīvoja pirmajos dažos gadsimtos, arī viņi šo raksturvietu saprata, ka tev ir jālūdz ar paļāvību, jāuzticās Dieva gudrībai un jāpieņem Dieva atbildi, pat ja tā atšķirās no tavas atbildes. Tad Dievs varbūt var atbildēt savādāk nekā tu vēlies. Jo Dievam ir plāns, uz ko viņš ved, Dievam ir nodoms priekš tavas dzīves, un viņš zina, kur tavai dzīvē ir jāaiziet. Mēs savukārt gribam, lai mūsu dzīve būtu maksimāli viegla, lai būtu brīvi no grūtībām, brīvi no slimībām, lai viņi būtu daudz maz baudām. Un dzīvē notiek pilnīgi savādāk, un tam ir tāds Dievs, kas notiek, kāpēc Dievs man nedzird. Tas ir viens no top iemesliem, kāpēc arī nerad cilvēki atkāpjas no tā, ka viņi piedzīvo to, ka Dievs neatbild viņu lūkšanām. Bet nevis Dievs neatbild viņu lūkšanām, bet problēma tajā, ka viņi nevar pakļauties Dieva gribai, jo viņi grib, lai Dievs dara tā, kā viņi grib. Un tur ir problēma. Līdz ar to
Pirmie agrīnie kristieši teica, ja sapratu to tā, es uzticos Dievam, pat ja rezultāts nav tāds, kādu es cerēju. Un ja tu to vari pieņemt, tas patiesībā tev atbrīvo. Jo tad, kad nenotiek, vai Dievs neatbild tā, kā tu būtu vēlējies, tev ir miers, tāpēc, ka tu saki, ok, Dievs, es nesaprotu, bet es neturēšu rūgtumu uz tevi, jo acīm redzot, tu zini kaut ko es nezinu. Un kā šo pāntu saprast mums, tātad arī lūgt ar uzticību Dievam, nešaubīties, ka Dievs dzird un paļauties uz Dieva atbildi. Tas nenozīmē, ka ticība mehāniski rada rezultātus. Vienkārši tu tici, un ja tu tici, tas tev dos rezultātus. Un tas nenozīmē arī, ka cilvēks var ar ticību piespiest Dievu darīt kaut ko. Mēs nevaram Dievu piespiest darīt kaut ko, pat ja mēs ļoti ticam. Un protams, Jēzus mācīja radikālu uzticēšanos Dievam, nevis ticību savam spēkam. Mums jāsaprot to, ka pāri visam stāv Dievs, nevis man ticība. Pēdējā gadījumā, ja mūsu ticība spētu tik daudz ietekmēt, tad Dievs būtībā būtu spiests darīt to, ko viņš varbūt nebūtu vēlējies darīt. Un otrs, mēs varam manipulēt ar realitāti dažreiz, ja mēs nepareizi to saprotam. Līdz ar to apskatīsimies uz tādu galveno domu tagad un iesim bišķiņ dziļāk. Jēzus doma nav, kā es teicu, par ģeogrāfisku vietu vai kalnu, kad viņš gribētu, ka mēs te tagad Everest pārbīdam uz Latviju vai tam līdzīgi. Runa nav par to. Runa šeit ir par to, ka mēs ticībā Dievam varam pārvērst šķēršļus, kas cilvēcīgi šķiet neiespējami. Un tāpēc es gribu tagad šo raksturiet, šī būs tā centrāla raksturiet būtībā. Marka 11:24. Jēzus saka tā, tāpēc es jums saku visu, ko jūs lūgdam, lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Šis pants ir viens no gramatiski interesantākajiem pantiem visā jaunajā derībā, jo viņš parādās ļoti neparastā laiku kombinācijā grieķu valodā. Ja mēs burtiski šo raksturvietu tulkotu, tad viņa būtu jātulko šādi. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam, lūgsiet, ticiet, ka esat jau dabūjuši, tad tas jums notiks. Aizem apakaļ. Visos latviešu tulkumos, Glika, 65. gada, visos abos jaunajos tulkumos rakstīts šitā doma. Es runāšu par šo daļu. Lūgdam, lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsit, runa ir nākotnes formā, bet jābūt burtiski, gramatiski pareizi, ir lūdziet, ka jūs jau esat dabūjuši, tad tas jums notiks. Un es nezinu, kāpēc visi latviešu tulkojumi ir izņēmuši šo momentu laukā. Jo, piemēram, ja jūs lasīsiet angļu normālus tulkojumus, visos angļu tulkojumos ir rakstīts pagātnes laikā, ka jūs jau esat dabūjuši. Tas ir ļoti interesanti. Es nezinu, kāpēc latviešu tulkojumi tā ir izdarījuši. Ok, jautājums, kāpēc šī gramatika ir tik neparasta? Jo no vienas puses izskatās pilnīgi apgriezta loģika, kā es varu ticēt, ka jau es esmu dabūjis, ja es vēl neesmu dabūjis. Savā veidā man sanāk sev mānīt. Un kur ir tā atslēga? Redziet, daudz bībeles teologu uzskata, ka šāda veida gramatika patiesībā ļoti labi atspoguļo ebreju domāšanas veidu, kur nākotnes realitāte var tikt aprakstīta kā jau pagātnes notikums. Nākotnes realitāte kā pagātnes notikums. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs to tā ir teicis. Un tas ir ļoti interesanti. Piemēram, ko lai es lietoju? Piemēram, mēs pirms dakkalpojumu ar Laumu runājām par to, ka es teicu, jā, es arī braukšu uz Īriju. Nākušu mēnesi mēs brauksim uz Īriju. Es teicu, mēs nākušu mēnesi brauksim uz Īriju. Es tehniski varētu teikt tā, es aprīlī biju Īrijā, un tur bija tik jauki patiesībā. Mēs labi pavadījām laiku, mēs bijām kāzās, mēs braukājām, mēs izbraucām Ring of Kerry, to skaisto vietu, tur mēs bijām Dublinā, pie draugiem mēs bijām aizbraukuši, un bija ļoti labs laiks aprīlī, bet tas tikai būs vēl. Ja es to saku, jums liekas, tā neviens nerunā. Tu nezini, ka tā būs, tāpēc, ka tu nezini, kas var notikt. Vai karš sāksies, nezini, limušīm varbūt nokritīs, vai vienkārši neaizbrauksit, saslimsiet, vai vienalga kas. Man kā cilvēkam teikt, jūs teikt, tas nav normāli, mēs tā runāt nedrīkstam. Bībele arī to saka. Nesaki, ka rīt es iešu, darīšu to un to, jo tu nezini, kas būs rīt. Bet kāpēc Bībele pieļauj šādu veidu valodu?
Un Bībele šādu veidu valodu pieļauj, tāpēc, ka tas ir Dievs, kurš runā. Un tad, kad Dievs ir tas, kurš runā, tad tas ir tikpat droši, ka tas jau būtu noticis. Un es paskaidrošu, un es iedošu divus piemērus. Bībele pilna, piemēram, es vienkārši iedošu tikai divus piemērus. Vienu no vecās derības, vienu no jaunās derības, lai jūs saprastu, kur vēl šāda veida gramatika ir lietota, kur tiek runāts par kaut ko, kas tikai vēl būs, tā it kā jau tas sen būtu noticis. Pirmā rakstvieta ir mums visiem ļoti labi zināmā, Iesaijas 53. nodaļa, 5. pants. Un te ir rakstīts tā, viņš bija, tad runa iet par Jēzu, un tas ir pravietojums, jo pirmkārt Iesaijas grāmata sarakstīta 750 gadus pirms Kristus, tad Jēzus pat vēl tuvu nav ieplānots, jā, viņš vēl ir ļoti tālu, 750 gadus. Un Iesaijas saka, viņš bija pagātnes formā ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Kā viņš var pateikt, ka viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, kaut gan tas ir vēl tikai priekšā? Atbildi ļoti vienkārši, tāpēc, ka Dievs, ja viņš kaut ko pasaka, tad šeit nekas nevar aiziet greizi. Es varu pateikt, ka es biju Īrijā, bet ir 101 iemesls, kas var dzīvē notikt, ka es tur neaizbraucu. Una ar Ārti, viņi bija ieplānojuši, viņiem bija nopirkts biļets braukt uz Dubaju. Un tieši dienu iepriekš man šķiet sāka visu tā bombardēšana Dubajā, kas tur bija, man, un viņi neaizbrauc. Un tad tā viena, kas man stāstīja, viņa teica, paldies Dievam, redz, kā Dievs visi zināja, tam līdzīgi. Nu, redz, varbūt tās kāds arī Īrijai uzbruks, sāks bombardēt, mēs nekur neaizbrauksim. Bet Dievs runā, ka viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, bet tas tikai notika vairākus 100 gadus vēlāk. Otrs ir arī mums ļoti labi zinām rakstvieta, kur ir rakstīts no Romiešu vēstules 8. nodaļas 30. panta, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis, kurus viņš ir aicinājis, tos viņš ir taisnojis, bet kurus taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Visi šie laiki ir rakstīti aoristā, kas nozīmē gramatiski pabeigts laiks, tas visas darbības ir pabeigts. Tātad, ko Dievs ir iepriekš nolēmis? Tātad iepriekš, pirms pasaules radīšanas, Dievs bija nolēmis kāds cilvēks pestīt, tātad pagātnes formā. Kurus viņš ir aicinājis? Piemēram, viņš tas aicinājums ir izskanējis pirms tam. Kurus viņš ir taisnojis? Taisnošana tas brīdis, kad tu saprati, ka tu esi grēcinieks un tev vajadzīgs Jēzus. Un tajā brīdī, kad tu savu grēku atdevi Jēzum Kristum, tu tāpi taisnots. Ja tu esi kristietis, tad visi šie vārdi priekš tevis ir notikuši. Vienīgais vārds ir šis, kurus viņš arī pagodinājis. Šis vārds nozīmē laika posmu, kas vēl tikai būs priekšā. Pagodināšana ir tajā brīdī, kad mēs no šīs grēcīgās, miesīgās zemes dzīves aiziesim un tiksim ietēpti jaunajā debesu ķermenī, kad mēs būsim debesīs. Tā ir pagodināšana. Un šo vārdu viņš raksta pagātnes laikā. Priekš tevis, priekš manis, tas vēl nav noticis. Es vēl neesmu pagodināts. Es esmu aicināts, es esmu taisnots, bet es vēl neesmu pagodināts. Bet tas ir rakstīts pagātnes laikā, it kā tas jau būtu noticis. Kā Dievs var tik pārliecinoši runāt, jo mazums es kaut ko izdaru savā dzīvē un aiziet projām no ticības pilnībā. Skaties. Tāpēc, ka Dievs tevi ir nolēmis atpestīt, un viņš tevi ir aicinājis, taisnojis un pagodinājis, nekas nevar noiet greizi. Un tad, kad mēs dažreiz domājam par tiem cilvēkiem, kas atstāja ticību, liekas, kas ar viņiem notika, mēs nevaram ielīst nevienu cilvēku sirdī, bet kādu no cilvēkiem pēc vairākiem gadiem atgriežas atpakaļ pie Dieva, un tie cilvēki, kas atkrīt šķietami un nekad neatnāk atpakaļ pie Dieva, parāda to, ka viņi nekad nav bijuši patiesi pestīti cilvēki. Līdz ar to darbu, Bībele saka, ko Dievs ir iesācis, viņš pabeigs. Nekas Dievam nevar aiziet greizi. Tāpēc šī gramatika nav nepareiza teikt, kāpēc Dievs tā runā. Un tieši tāpat arī šodienas rakstvieta norāda, ka lūgt un ticēt, ka tu jau esi saņēmis, nav nekas jauns, bet tas ir tas, kā Bībele bieži mums liek skatīties uz lietām. Nākošā rakstvieta, ko es teicu, mēs bišķiņ pastīsimies atsevišķi, ir, piemēram, Bībele skaidro, ka ir lūgšanas, kuras jālūdz saskaņā ar Dievu gribu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, tad viņš mūs klausa. Un šis ir ļoti svarīgs princips, jo mēs esam Dieva radījumi, un mēs nevaram savam radītājam pavēlēt, kas viņam ir jādara. Mēs nevaram neko likt viņam darīt pret viņa gribu. Te ir rakstīts, ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu lūgšanas ir pēc Dieva prāta. Un tās lūgšanas, kuras ir pēc Dieva prāta, mēs zinām, ir vairākas lūgšanas. Tās lūgšanas mēs varam ticēt, ka Dievs atbildēs.
Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs lūdzam kaut ko no sirds un mēs ticam tam patiešām, un tas nenotiek, tad tas neobligāti ir saistīts ar tavu ticības trūkumu. Tas visticamāk ir saistīts ar to, ka tas nav Dieva prāts priekš šīs sezonas, priekš šī brīža, priekš tā, ko tu lūdzi šobrīd. Un dažreiz Dievs paklausa, jūs arī esat piedzīvojuši lūkšanas, kuras šķiet bija tādas mazas, tev nebija baigā ticība, bet Dievs reāli paklausīja. Kāds tā varēja būt? Un tad ir tās lielās, kuras es gadiem lūdzu, un tās Dievs nevar atbildēt. Tas ļoti vienkārši. Iespējams, tā mazā lūkšana ir pēc Dieva prāta. Un Dievs viņu atbild, tāpēc, ka viņi ir pēc viņa prāta. Un tur nav nekas sarežģīts, tur nav neko jābrīnās, tas vienkārši tāpēc, ka tā lūkšana saskaņā ar Dieva prātu. Un ja mēs aizjām apakaļ pie Marka 11.24, tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam, lūgsiet, ticiet, ka esat jau dabūjuši, tad tas jums notiks pie nosacījuma, ja mēs lūdzam saskaņā ar Dieva prātu, ar Dieva gribu. Un lai Dievs klausītos mūsu lūkšanās. Bet redziet, ir vēl viena lieta, kas ir nepieciešama, lai lūkšana varētu tikt sadzirdēta un atbildēta. Vēl viena lieta. Marka 11.25, 26. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai ir jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpums. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpums nepiedos. Šī lūkšana patiesībā atbilst ļoti līdzīgi, ko Jēzus lūdza Mateja 6.14.15, jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosiet, tad jums jūsu debesu tēvs arī zem piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī nepiedos. Tajā laikā piedošana bija ārkārtīgi svarīga. Piedošana patiesībā bija milzīgs šķērslis, kas traucēja tavām attiecībām ar Dievu. Un Dievs grib, lai mēs esam miera attiecībās ar pilnīgi visiem cilvēkiem, tāpēc viņi saka no savas puses turēt miera visiem cilvēkiem. Jo pretējā gadījumā, ja mēs dzīvojam nepiedošanā, Dievs nevar atbildēt uz mūsu lūkšanām. Nevis tāpēc, ka viņš nevar, tāpēc, ka viņš nav spējīgs, viņš ir spējīgs, bet viņš negrib uz viņiem atbildēt, jo viņš primāri vēlās, lai mēs piedodam saviem tuvākiem, lai mēs neturētu rūgtumu, lai starp mums un Dievu nestāvētu absolūti nekas. Kad jūs stāvat un lūdzat, piedodiet, ja jums ir kas pret kādu. Tas parāda to, ka Jēzus runā par attiecībām ar Dievu, nevis par tehniku, kā iegūt brīnumu. Un to ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Nav arī jābrīnās, ka Jēzus mācīdams par lūkšanu ticībā, tajā pašā kontekstā māca mums par piedošanu. Jo, redziet, Jēzus jau nevēlēs mums iedot rīkus. Vienkārši dar šitā. Tas, kas Dievam bija svarīgi, lai mēs būtu miera attiecībās ar cilvēkiem. Lai mēs būtu piedevuši visiem cilvēkiem, kas mums ir piedevuši. Ja šeit mēs lasām, ja mēs nepiedosim, tad mums nepiedos, vai piedodiet, tāpēc, ka jums ir piedots. Un tad ir jautājums, vai ir kāds cilvēks, kuram tu nepiedod, uz kur tur rūgtumu. Un ja tas tā ir, tad no vienas puses tu vari lūgt atspēries. Un tu vari ticēt no visas sirds, ka Dievs to darīs. Bet ja tavā sirdī ir nepiedošana, tad Dievs vienkārši tev neklausīs. Un lūgt pēc Dieva prāta nenozīmē lūgt tikai to, ko Dievs gribētu atbildēt, bet tas nozīmē, ka tu esi piedevis un starp tevi un starp Dievu un starp tavu lūgšanu nestāv kāda nepiedošana. Lūgt pēc Dieva prāta arī nozīmē, ka tu esi piedevis. Jo tu vari lūgt pareizo lietu, kur Dievs gribētu atbildēt, bet Dievs saka, kamēr tu nepiedos, es neatbildēšu to. Un kas ir ļoti interesanti, šajā raksturvietā tiek sasaistīts visas trīs lietas. Tātad lūgšana, ticība un piedošana. Lūdz, tici, un tev no savas puses ir jāpiedod. Un patiesībā līdzīgi jūs esat dzirdējuši varbūt tās 1. Pētera 3.7 rakstīts. Tāpat vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlstībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas. Šie rakstē parāda to, ka ja vīrs nicinoši izturās pret savu sievu, tad viņš nevar cerēt, ka Dievs dzirdēs viņu lūgšanas vai uzklausīs viņu lūgšanas vai atbildēs viņu lūgšanas, jo šeit ir rakstīts, lai tavas lūgšanas netaptu traucētas. Protams, šie raksturieti neko vairāk nepaskaidro, ko nozīmē netapt traucēts.
Katrā ziņā, ja mēs domājam par kaut kādu plūsmu, piemēram, mēs sakam, teiksim, tur internetu traucējumu, kaut kādu pārtrūks, kaut kādā brīdī pazūd savienojums, vai kad ūdens trubas aiziet projām, kaut kas traucē to plūsmu, ne, tu attaisi un tur pilīts tek laukā, bet nav tas spiediens. Nu, savā veidā tas tāpat, ja Dievs gribētu, lai lūkšanas būs plūstoši, tad, kad viņi tiek traucētas, tur ir kaut kādi iemesli, kāpēc tas lūkšanas varbūt tās netiek atbildēts. Un šajā gadījumā tā ir vīra attieksme. Un tad, kad vīra attieksme mainās iepratī viņas sievai, tad Dievs arī saka, ok, es varu atbildēt tagad savām lūkšanām. Es varu uzklausīt tavas lūkšanas, jo man tavas attiecības ar tavu sievi patīkams. Bet, kamēr tas netiek nokārtots, Dievs saka, sorry, es nevaru atbildēt savām lūkšanām. Tas ir tieši tas pats princips. Ja tev ir nepiedošana par kādu, nedomā, ka Dievs teiks, jā, super, es tā gribu tev paklausīt, mans mīļais bērns. Tas jau nekas, ka tu tur nepiedod puspasaulē vai vienam cilvēkam. Dievs saka, nē, es gribu, lai tu to nokārto. Jo Dievam ir daudz svarīgāk mūsu savstarpējās attiecības nekā tas, vai mēs saņemam vai nesaņemam atbildes uz savu lūkšanām. Kolosiešiem 3.13 rakstīts, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Tas ir ļoti interesanti, kad Bībelē runā par piedošanu otram cilvēkam, viņa paņem no savā veidā to sāpi un to grūtumu, jo kā piedot ir ļoti grūti. Bet tas pamatojums, kāpēc tu piedod, nevis tāpēc, kā tur kaut kas, bet tikai tāpēc, ka tev ir piedots. Tas ir vienīgais galvenais nosacījums, kāpēc mums ir jāpiedod, tāpēc, ka tev ir piedots. Un no vienas puses tas uzreiz paņem projām, ka Dievs ka mums nevajadzētu teikt, jā, bet man ir ļoti grūti, jā, bet tu nezini, ko viņš man ir izdarījis. Tas nav svarīgi. Dievs saka, es par to nerunāju. Protams, ka ir grūti. Tad mēs varētu teikt, ok, parunāsim par to, cik grūti Jēzum bija krusta nāve un viss tas ciešana ceļš. Vai tas bija grūts? Jā, absolūti. Piedodiet tāpat, kā mūsu kungs jums ir piedevis. Piedod arī jūs. Ja tu zini, ka tev ir piedots, tu nevari nepiedot. Tev ir jāpiedod. Un ja tu to nedari, tas tikai parāda to, ka Dievs saka, ok, gribu, lai es atbildu savam lūkšanām. Forši. Ja pauzēsim bišķiņu, tiksim galā ar nepiedošanu, tad, kad būsim tikuši pār tam, tad es atkal sākušu tavas lūkšanas paklausīt. Jūs redzēt, ka, ja mēs šīs lietas saliekam kopā, mēs ieragam to, ka nepietiek ar ticu ar ārkārtīgu ticību. Tev ar to nepietiek. Ja tur būs nepiedošana, tev tas nenotiks. Un līdz ar to mēs bieži vien paņemam šo raksturvietu ārpus kontekstu un sakam, redzi, ja tu tikai ticēsi, un ja tu ticēsi, jebkādā lietā pat kalnu varēs pārcelt, tev tas notiks. Un tici jau, ka tas ir noticis, un tev tas notiks. Jā, tas tā ir, bet pie šiem nosacījumiem, saprotiet? Tas viss iet kopā. Tāpēc Jēzus lieto šo ilustrāciju par šo olīvu koku vai, ko viņš tur nolādēja, vīģes koku, lai mums mācītu piedošanas spēku, bet arī lūkšanu ticībā. Pašā noslēgumā. Varbūt, ka Dievs šodien uz tevi nerunā par kaut kādu kalnu pārcelšanu. Tagad man tur ir viena superlielā lūkšana. Varbūt tās Dievs šodien runā par to pašu pirmo un galveno, kas īstenībā ietekmē vispārējo, proti par to, vai tu esi piedevis. Varbūt tās, kad ir kāds rūgtums tavā sirdī. Un tad ir jautājums, kam tev šodien ir jāpiedod. Vai tu esi to gatavs atlaist Dieva rokās? Jo varbūt tās tieši tur sākās tavu ticības dzīve, jo Jēzus mācīja lūkšanu, ticību un piedošanu, ka viņas ir saistītas. Mēs nevaram visu nošķirst. Un, kad mēs piedodam, tad mēs varam nākt Dievu priekšā brīvu sirdi. Un tad tu vari skatīties uz tiem kalniem, uz tiem šķēršļiem, kas ir tavā dzīvē, uz tām lietām, kas ir neiespējams. Un tad to var nest Dievu priekšā un varbūt lielākais kalns, ko Dievs šodien grib pārvietot, ja pārcelt, nav ārpus mums kaut kāda lieta, par ko mēs lūdzam, bet mūsu sirdī. Ka varbūt tās Dievs grib izdarīt kaut ko mūsu sirdīs vispirms. Jo mums vienmēr patīk liels lūkšanas, redz, es varu izdarīt to, es varu izdarīt šito, bet Dievs jau ir daudz vairāk ieinteresēts mūsos. Tas ir iemesls, kāpēc Dievs arī neatbildes mūsu lūkšanām dažreiz, tāpēc, ka viņš maina mūs. Tieši tajos grūtajos brīžos, ka mēs esam viszemākajā posmā, tā, ka mēs ejam kaut kam cauri, viņš veido mūs. Mums liekas, Dievs, kāpēc tu man ļautam iet cauri? Bet Dievs saka, jā, bet es kaut ko daru pie tevis.
Un tāpēc izņemt, jūs ziniet, tie, kas virtuvē strādā, izņemt pīrāgu ārā no plīts pārāk ātri ir reāli slikti, jo viņš būs jāls, viņš nebūs ēdams. Pārāk ilgi, viņš būs sadedzis, arī nebūs ēdams. Katram ēdienam ir savs ilgums un savu temperatūru, kurā viņam jāpavada. Ja tu gribi labas ribiņas, tad vajag ļoti daudz stundas. Ja tu gribi picu, pietiek 10 minūtēm. Jūs redzat, cik atšķirīgi. Un tieši tāpēc arī mēs dzīvē esam ļoti daudz dažādi. Dievs katru no mums veido pavisam dažādāk, un varbūt tas, ko Dievs grib darīt šobrīd tavā dzīvē, ir kaut kas tavā sirdī. Un es esmu pārliecināts, ja kristieši, vienkārši šodien sakrīt tieši tā, ka man arī vakarā pēcpusdienā jārunā būs par piedošanu, jo mēs runāsim par Jāzepu un tur par to piedošanu. Es tā pie sevis domāju, īstenībā kristieši ir baigās, es nezinu, kā lai viņus nosauc. Viņi tā rūgumpoda lielā mērā. Viņi ārkārtīgi rūgtums bieži tur par absolūtiem sīkumiem. Un ja mēs varētu neturēt rūgtumu sirdī un piedot cilvēkiem par kaut kādām mazām, maznozīmīgām lietām, es domāju par tiem cilvēkiem, pat kas ir aizgājuši no mūsu draudzes, bieži vien, kad tu paskaties, tev vienkārši liekas ārprāts nopietni, to iemeslu dēļ, tu vienkārši māji draudzi. Tas ir pilnīgs bērnu dārs dažreiz liekas. Tas parāda to, ja pat tāda sīkuma var nostāties starp mani un Dievu, tad cik daudz vairāk, ja tu esi piedzīvojis varbūt kaut ko ļoti lielu un nozīmīgu savā dzīvē, kaut kas sāpīgs, man ne? Kāds tev patiešām ir sāpinājis. Jo es nenoliedzu to, ka cilvēki ir mūs sāpinājuši. Un es nenoliedzu, ka tā piedošana varbūt pēc tam ir ārkārtīgi grūta. Bet ja Dievs grib mūsos paveikt kaut ko, tad piedošana man šeit ir pats labākais. Jo būtībā krusts ir pa piedošanu. Ja būtu jāsaka, viņš ir pa piedošanu. Piedod mūsu grēkus. Tāpat kā mēs piedodam saviem parādīgiem. Tā kā lūksim Dievu un lai Dievs palīdz mums arī izdzīvot to reāli dzīvē, ko mēs tikko dzirdējam. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs esi tik ļoti mīlējis, kad Tu biji gatavs iet pie krusta, atdot savu dzīvību par mūsu grēkiem, lai mums varētu tikt piedots. Un ka patiesībā mums tas ir par labu, ka Tu neatbildi kādreiz mūsu lūgšanām, jo tas liek mums aizdomāties par to, kāpēc varbūt kaut kas manā dzīvē nav pareizi. Es Tēvs lūdzu, lai, ja kāds šodien tika uzrunāts un ir kāds rūgtums vai ir kāda nepiedošana mazāk vai lielāka lieta, es lūdzu, lai Tu dod savu svētā gara spēku iet un to nokārtot. Kā mēs lasījām, ja kādam ir ko sūdzēties vienam pret otru, tad piedodiet tāpat, kā caur Jēzu Tu mums esi piedevis. Tāpēc es lūdzu, kad palīdz mums šo nepiedošanu nest Tavā priekšā, lai mūsu lūgšanas netap traucēts. Un vairo arī mūsu ticību, ka tad, kad mēs esam brīvi no nepiedošanas, ka mēs patiešām varam arī lūgt tā, kā mēs lasījām, ka mēs varam ticēt un būt pārliecināti, ka Tu jau to esi izdarījis. Un tāda Tava griba priekš mūsu dzīvēm, Tēvs, ka mēs pilnīgi paļautos uz Tevi. Un ka mēs to neredzētu kā tādu mehānisku rīku, kad, ja es tā darīšu, tad viss notiks. Nē, kungs, bet pāri visam paļauties un meklēt Tavu gribu. Un kad mūsu lūgšanas būtu vairāk saskaņots ar Tavu prātu, nevis ar to, ko mēs gribam. Un ka mēs mācītos arī lūgt ikdienā, ne tikai ar vārdiem Tu izteikti, bet tiešām sirdī tā domāt, ka lai notiek Tavs prāts, nevis mans prāts. To visu mēs Jēzus lūdzam Tavā vārdā. Amen.